Tātad, labi, tās pamatizmaksas, un tas ir tas salīdzinājums. Tagad, kāpēc par to kredītu es tagad gribētu zināt, jā, varbūt atgādināt, kad viņš tik ņemts? Par to kredītu varbūt tad finanses departaments ir precīzi. Es atvainojos, es vēl gribētu par to tiltu, jā, es speciāli, kad parādījās šitas raksts, jā, dienas biznesa mājaslapām, pēc tam arī pašā avīzē, jā, es biju mazliet tāds, kā saka, tādā nesapratnē, jo raksts tehniski, es esmu inženieris, ir diezgan kvalificēts, un saprotiet, tas raksts ir absolūti netehnisks. Labi, par to mēs tā kā jau, Nē, es gribu vienāds mirklīt. Es tāpēc griezos pie mūsu sabiedriskām attiecībām un lūdzu, lai šo rakstu vai nu precizē, vai atsauc. Tā bija man prasība. Jo, redziet, ja šitāds ir eksperts, tad vajag zināt, kādu viņam ir ekspertīzes dokumentu, vai viņš var slēdzēt taisīt, jo tikpat labi es tagad varu nodarboties ar sirds operāciju. Bez pamatojuma. Šitā nav informācija, tā ir dezinformācija. Ja? Tāpēc es gribētu pie tā apstāties. Tagad tilts pirmā kārta. Lūk, šeit ir visiem mēdījiem ir dots un parādīt. Šī te zaļā daļa ir, var sakot, pirmā kārta. Pirmā kārta, kā mans kolēģis teica, ir 85 miljoni, no kuriem 2,8 miljoni ir projektēšana. Tātad pats šī visa trase, būvniecības darbi maksā, visi būvniecības darbi maksā 82 miljoni. Un 2,8 miljonu projektēšana kopā, es te kā saka, sīkumos kopā, tad tas ir 85 miljoni. Un lūk, šī te ir izmaksa. Ja šo tiltu būtu tūlīt sākuši celt, kā tagad pēc lielas ažiotāžas ceļu biblioteka, par valsts budžetu līdzekļiem, tad mēs būtu par viņu arī maksājuši 85 miljonus. Bet, diemžēl, mums bija nepieciešams piesaistīt finanses. Par to stāstīs kolēģis no Finanšu departamenta. Tālāk, jūs laikam visi zināt, kas notiek ar inflāciju. Jūs taču zināt, cik jūs tagad pērkat maizi un varbūt kaut ko uzmaizes, ja? Tad lūk, inflācija jums ir laikam iedots tas, bet es jums vārds sakot, tā paskaidrošu, ja, tomēr, jo 2004. gadā 6,2%, 2005. gadā 16,6%, 2006. gadā 20,2% un 2007. gadā 24,4%. Mūsu būvnieki, inženieri un arī, kā saka, cik es saprotu, ar valdības rokās nav iespējas šo inflāciju izmainīt. Līdz ar to stādījās, tad, kad mēs nonācām pie konkrētas būvniecības un redzējām šo inflācijas ārkārtējo pieaugumu, ar ko neviens nebija rēķinājis. Ar ko cenu inflāciju jūs tagad runājat? Ar 8, ne, visi tie procenti, ko es nosaucu, ja, tie ir uz pamatām. Un tāpēc es nobeigšu, ja. Tāpēc, vārds sakot, šis te pieaugums, tad būvnieki pilnīgi pamatoti uz centrālās statikas pārvaldes datu pamatot griezās pie pasūtītāja. Ko darīt? Vai mums arī paredz līgums? Jā, stop, bet līgumā, jā, būvniecības transporta būvēs, bet mums jau līgumā it kā ar 5. prātu sapratām un ielikām, bet ielikām smieklīgu ciparu. Ja inflācija nepārsniedz 2%, tad 2002. gadā, laikam, inflācija bija 0,7% un 2003. arī liecība un 2004. sākās tas kāpums. Līdz ar to, par cik daudz tas bija ierakstīts arī līgumā un tiltu būvniecību vajadzēja turpināt, tika radīta speciāli visu darbu inflācijas aplēses formula. Cik tad ir jāpiemaksā? Tā tika radītā formula no speciālistiem, darbojas tur vairāk finanšu departaments, bet no domas puses tā tika apstiprināta. Līdz ar to mēs prognozējam, mēs pat nezinām, kāda būs inflācija 2008. gadā, bet mēs prognozējam, ka pieaugums izmaksām ir 51
Kur nu paliek attiecīgais papildus 51. Nav svarīgi, bet 51. 51,4. No Bišopkungs gribētu piebilst pie tā. Es gribētu piebilst vēl to, ka es ļoti lūgtu dienas biznesa nopublicēt šos datus no oficiālā šita žurnāla, ja, tiltu būvniecības žurnāla, kur katram šim tiltam ir klāt arī viņa izskats, kāds viņš ir. Ja. Jūs varētu dabūt šo izdevumu pie mums, lai pārliecinātos par šo informācijas precīzumu, ja, tad es jums šo nododu un gribētu, lai jūs šo kaut kādā veidā atspoguļojat. Ja, nevis salīdzināt mūsu, teiksim, šeit būvēto tiltu ar kaut kādām apšaubāmām Ķīnas izdevumiem. Ko vēl gribētu pieminēt vēl pie Biško teiktā, kad kaut vai paņemot vienu rādītāju, mēs redzam, ka 50%, ja, tas nav pārliek daudz maksās kaut vai tādēļ, šis inflācijas koeficients ir pareizs. Ja mēs paņemam mūsu tenderu cenu uz degvielu, dīzeļdegvielu, tā bija 30 centimetri. 30 centimetri, pašlaik jau ir 85. Tūlīt tas jau būs 200%. Jā, es noteikti tikai. Mūsu smagai tehnikai, kur pārsvarās visas strādā tikai uz dīzeļu. Es tikai gribu līdz ar to, ja mēs ņemam kopā konkrēto izmaksas, kas mums pašlaik ir, dienvidu tiltu izmaksas, ir pamatām, kura netiks pārsniegt ne pa 1 centīmu, tie 805 miljoni, kas ir tie arī paliks, bet uz kuriem tiks uzreikināts inflācijas koeficients, no kura, diemžēl, mēs izbēgt nevaram. Ja? Lūk, tās šie divi cipari tiltu izmaksas. Un tas arī pilnīgi jāsaprot, un es to esmu pat vārds sakot iestāstījis, cilvēkiem, kas absolūti to, kā saka, nepārvalda šīs tehniskās nianses, bet saprot, ka tās lūk ir tiltu izmaksas. Nesaprāt, 85 miljoniem tiek uzreikināti inflācijas procents, nozīmē uzreikināts un viss, vai tur tiek papildus naudu ieguldīt no sāktas izmaksas? Kā? Nē, inflācijas procents tiek rēķināti un, protams, tam tiek izdalīti līdzekļi un tie tiek apmaksāti. Cik apmēram varētu būt šis kopējais sadārdzinājums? Es jau teicu 51 miljonus, es gribēju atrast to. 55%? 51 miljonus. Prognozējām. Jā, nē, es nopēšu tikai, jā. Pa finansē varbūt. Bet nē, stop. Līdz ar to tās ir tiltu izmaksas. Un tālāk notika finanšu līdzekļu piesaist. Pa ko kompetenci lūk mans kolēģis. Bet tās lūk ir tiltu izmaksas un ir kapteikt vairāk. Tātad 85 miljoni plus 50. Plus inflācija, jā. Un tas jāpasvītro, ka tā ir inflācija. Tā nebija iespējams. Te nav nekur papildus maksāt savniekiem. Ok, tā lūdzu, finansē.